Esmu Aivars Druvenieks. Esmu šobrīd biedrības orientēšanās sporta klubs Sēlies mežs valdes priekšsēdētājs. Nodarbojamies ar orientēšanās sporta organizēšanu šobrīd Jēkabpils novadā un tuvākajos apkārtējos novados, ieskaitot Pļaviņu, Aizkraukles un Līvānu. Jā. Orientēšanās sporta tradīcijas Jēkabpils apkārtnē jau ir aizsākušās 1959. gadā. Tātad biedrību mēs dibinājām 2010. gadā, bet orientēšanās sports kā tāds visu laiku notika arī bez tās biedrības. Jā. Orientēšanās ir sporta veids, jā, tātad, kurā neatkarīgi no vecuma, jā, tātad, ar kartes un kompasa palīdzību dodas sportisti, jā, dodas dažāda garuma distancēs un grūtības pakāpes un bauda dabu, iepazīstās ar dabu, svaigā gaisā. Tātad mēs regulāri iesaistam jauniešus, apmācam, organizējam viņiem nometnītes, vairāk iepazīt to sportu un iemīļot un kaut kur pilsētā. To nevar izbaudīt, ko var izbaudīt mežā un redzēt jaunu apvidu vai iepazīt mūsu, teiksim, apkārtni ne tikai. Un, ja braucam uz kaut kur uz citām sacensībām, jebkurš iepazīst kaut kādu jaunu apvidu. Vai tas ir purvains, kalnains vai ar kāpām, jā.